Daugavpils Universitātes ziņas. No 29. oktobra līdz 2. novembram Daugavpilī notiek 7. zinātnes festivāls. Ikavvairāk uzzinot par festivālu norisi, esam sazvanījušies ar 7. Daugavpils zinātnes festivāla koordinatori Diānu Soldāni. Sveicināta, Diāna! Sveiki! Pastāstiet lūdzu par zinātnes festivāla mērķim, par galvenajām interesantākajām aktivitātēm. Zinātnes festivālu Daugavpils Universitāte organizē ar vienu lielu mērķi, lai parādītu, ka zinātne tas nav kaut kas dikti tols, nepazīstams un nezināms, bet lai parādītu, ka zinātnē ir mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļa, ka mēs to būtībā katru mīļu brīdi savā dzīvē izmantojam, un ka mēs pa daļai katrs jau esam zinātnieks, tik to nemazam neaizdomājam. Un kādas ir tos interesantākos aktivitātes festivāla laikā, jo festivāls notiek veselu nedēļu? Jā, katru dienu mums notiek Francijas institūta dūto interaktīvo zinātnes izstāde, kad katrs varētu īt, apsevērt, palasīt informāciju, kaut ko padarīt ar savam rokam, izmēģinot dažādus mazus eksperimentus uztaisīt. Tāpat var apsevērt daudz un dažādas citas izstādes, gan par pūru, gan par enerģiju, Kanādā skaistas fotogrāfijas ar komentāriem apsevērt, var pīsadalīt dažādos atklātajos lekcijos. Var attīdamēsim cīmūs, pabraukt ar Latvenergo ritini, pasevērt, cik katrs spēj saražot enerģijas, vai pītiks tikai mikseram, vai var uzražot arī dēļsolu spīdis. Un dažādas darbnīcas mums notiek, gan mākslas un muzikas, gan rakstniecības, gan fizikas eksperimentu darbnīcas. Dēļ to katram ir jāpasaverās programmeņa un noteikti kaut ko katrs dēļ savām interesēm var atrast. Vai jūs varētu nedaudz vairāk pastāstīt par zinātnes festivāla aktivitātēm visas nedēļas garumā? Pirmūdiena mums ir par enerģiju pasaulī. Mēs klausāmies gan par ūdeņraža enerģiju Latvijā, mocamies par enerģiju Kanādā, par enerģiju čaļaglozī, tāpat par dažādiem starptautiskajiem projektiem. Otrdiena mums ir par enerģiju dabā, tad, ka mēs veramies par un klausāmies par dažādiem enerģijas iegūšanas veidiem dzīvajos organismos, par augu enerģiju, par cilvēka organismā esošo enerģiju. Var attīt pats savas spējas pārbaudīt. Tāpat būs arī interesanta lekcija par enerģiju dabā no viesturnīka skatu punkta. Un otrdienā mums arī notiek konkurss jaunīšiem, kuru vidusskolnieki var pārbaudīt, vai viņi nav gudrāki par mūsu pirmo kursa bioloģijas studentiem. Tad trešdiena mums ir vārda enerģijas diena, kad mums būs ļoti skaista lekcija, ko lasīs Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents, akadēmiķis Juris Ekmanis. Trešdienī mums arī notiek seminārs par informāciju tehnoloģiju drošību, un ir interesantas lekcijas arī gan par to, kur viesturnīki smeļās spēkus un enerģiju darbam, gan par to, ko ik viens no mums var atrast pozitīvo enerģiju savā dzīvē. Un trešdiena mums arī īpaša diena ir dēļ to, ka trešdienī zinātnes pilsieteņa un visas izstādes notiek līdz 6:30 vakarā, tad, ka var vecāki nākt ar saviem bērniem. Mums būs arī rūtaļītu apgleznošanas darbnīca, un katrs varēs kaut ko padarīt un paimt līdzi to, ko būs izdarījis. Ceturtdiena mums ir tehniskos enerģijas diena, kad akciju sabiedrība Latvenergo rīkoja semināru uzņēmējiem. Arī ļoti īpaša prezentācija būs, cik viens var atnākt un pasaklausīties par Oskaru, kas ir pirmo elektrisko mašīnu, kas ir braukus un finišējusi Dakāras rallijā. Pats Andris Dambis brauks un stosēs par šo mašīnu. Tāpat ceturtdien varēs pasamocēt, ko var vingrot napīsaceļot no krāsla, par dažādiem fizikas efektiem, ilūzijām un eksperimentiem. Un ceturtdien mums notiks arī diskusija par to, vai vajag Daugavpils hidroelektrisko staciju, vai jau ir vārds būvēts, un atcerēsimies to, ko 25 gadi atpakaļ pret to cīnījās cilvēki, un ka tagad atkal šis jautājums tiek pacelts, vai to vispār vajag. Un pīkdiena mums festivālu mēs noslēgsim ar enerģiju mākslos. Kad mākslinieki stosties par to, kāda enerģija sliepās gan muzikā, gan arhitektūrā, kuru mēs nemaz neaizdomājam. Kad klausūtīs muziku vai verūtīs mākslas darbu, ko tas uz mums īsadarbojas. Tāpat arī būs darbnīca
ļoti īpaša darbnīca par japāņu gleznošanas tehniku, ko tik viens var atnākt un pasavuicēt, un arī rakstniecības darbnīca. To palēlam tītī skaistokī, lielokī notikumi, bet, aicinu ikvienu iepazīties ar programmu un pasavērt, kas te katram interesē. Un kuru var atrast sēkoku informāciju par 7. Daugavpils zinātnes festivāla norisi? Programmas var atrast Daugavpils Universitātes sātas lapā, kas ir www.du.lv. To pat zinātnes festivāla sātas lapā, kas ir www.zinātnesfestivāls.lv. Zinu, ka zinātnes festivāli ir cīši labi apmeklēti, izraisa interesi iedzīvotājos no tuvokiem un toļokiem novadim. Sakiet, lūdzu, cik jūs itamā gadā gaidat apmeklētoju? Mēs jau gaidām jau vairāk, jau labot. Tas apmeklētoju skaits ir neierobežots, nekur nav vajag pīsētēkt pirms nokšanas. Līdz ar to mēs ceram, ka būs daudz apmeklētoju un skolāni izmantot savas brīvdienas, lai varētu nokt uz visiem interesējošiem pasaukumiem un uzzināt vairāk. Un, ja es pareizi saprotu, itis pasauciens ir interesants un aizstošs katrai vecuma grupai no liela līdz mazam. Noteikti, šis pasaukums visiem būs interesants. Un, Diana, sarunas noslēgumā, kāds būtu jūs novēlējums Latgales radijas klausētojiem? Mums novēlējums noteikti būtu, lai mēs ikdienā savos darbos un ikdienas gaitos vairāk aizdomātos par to, ko mēs izmantojam, tos dabas resursus, ko pasaule mums ir devusi un ko mēs varam jūs izmantot līderīgāk. Un, lai to uzzinot, aicināju apmeklēt 7. Daugavpils zinātnes festivālu. Cīši sirsnīgs paldies, Diana, par sarunu! Tikko sazvanījāmies ar 7. Daugavpils zinātnes festivāla koordinatoru Diānu Soldāni, kuru pastāstīja par zinātnes festivāla norisi. Bet sarunu vadīja Lauris Sondere. Daugavpils Universitātes ziņas.